Kas šeit notiek? Plānojam un dizainējam pilsētas vidi mums apkārt. Jūs, jaunieši? Jā, nāc un pievienojies mums. Pievienojies, jo tieši tu vari padarīt pilsētvidi vēl labāku. Lūk, ar šo video 2024. gada martā aizsākās mūsu projekts, bet tagad apskatīsimies, kas ir paveikts projekta laikā. Pat es dzīvoju Ogrē, biju jau sadzirdējusi dažādas šīs problēmas, ka jaunieši sūdzas pa dažādām vietām, un tad bija arī tāds, kāpēc gan nerakstīt projektu par to, kad mēs tieši runājam par šīm problēmām un risinām viņas. Projekts gribēja realizēt, jo pirmkārt iegūt jaunus draugus un iemācīt cilvēkiem apieties ar 3D printeru un 3D modelēt. Lai sagatavotos gaidāmajam projektam un lai saliedētu savu darba komandu, martā mēs devāmies meža pārgājienā Ķeguma apkārtnē, kura laikā pārvarējām šķēršļus un veicām uzdevumus. Vēlāk izveidojām darba plānu un sadalījām pienākumus projekta norisei. Pirmajā projekta aktivitātēs biju patīkami satraukts, jo satiku savu darba grupu un kā arī kārtīgi saliedējos. Aprīlī aizvadījām iepazīšanās aktivitāti, pirmo reizi tiekoties ar projekta dalībniekiem. Tāpēc sākumā iepazināmies viens ar otru. Vēlāk dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta plāniem, kā arī beigās saliedējāmies, spēlējot spēles. Tālāk dalībnieki piedalījās apkaimes izpētes spēlē Misija Ogre. Spēles laikā jaunieši iepazinās ar Ogres pilsētas centru, meklējot atbildes uz dažādiem jautājumiem, meklējot atpazīstamus objektus un pildot aizraujošus uzdevumus. Man bija liels prieks skatīties, kā dalībnieki manā izveidotajā spēlē iegāja ar lielu azartu un lielu prieku, bet tajā pašā laikā meklējot pilsētā dažādas problēmas, kuras vajadzētu risināt. Iesākoties vasarai, jūnijā, mēs devāmies pārgājienā cauri Ogres pilsētai, meklējot problemātiskas vietas pilsētā, dažādos Ogres rajonos, kā arī domājām un dalījāmies ar iespējamiem risinājumiem, kā tās uzlabot. Ir nepieciešams uzlabot neredzīgajiem infrastruktūru visā pilsētā. Konstatējot uzlabojamās vietas pilsētā, jūlijā tikāmies ar pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju, kura deva ieskatu pilsētas plānošanas procesā, kā arī ļāva jauniešiem ievesties kā īstiem pilsētplānotājiem. Augustā jaunieši varēja iepazīties ar to, kas ir 3D printēšana, kā tā strādā un kādas ir tās iespējas. Vēlāk jaunieši arī paši varēja izmēģināt savus spēkus un modelējot savās idejas 3D programmā. Nodarbība gāja diezgan veiksmīgi. Visi bija ļoti ieinteresēti un vēlējās iegūt zināšanas par 3D printeri un 3D printeru modelēšanu. Rudens ieskaņās septembrī jauniešu komandā sāka darbu pie maketu veidošanas. Katra grupa vienojās, kuras vietas vēlas atspoguļot maketā, un kāds ir to redzējums par šo vietu uzlabošanu. Jaunieši bija ļoti atsaucīgi, bija ļoti daudz dažādas idejas, un katrs piesaisties maketu veidošanā ar šo dažādo pieeju, kas bija ļoti interesanti un mērķis, ko mēs gribējām. Mēs izmēģinām daudz dažādas tehnikas un galvenokārt izmantojam materiālus otro reizi, devām viņiem otru vēl. Pabeidzot maketus, novembrī mēs tikāmies ar Ogres pašvaldības pārstāvjiem, kuriem mēs prezentējām mūsu piedāvātos risinājumus pilsētas uzlabošanai, kā arī uzklausījām viņu viedokli un atsauksmes. Novembrī, noslēdzot projektu, mēs satikāmies vēl pēdējo reizi, atskatījāmies uz projektā paveikto un dalījāmies ar saviem gūtajiem iespaidiem projekta gaitā. Tātad no šī projekta es iegūju jaunas zināšanas par Ogri, uzzināju, kādi mīnus un kā varētu to papildināt. Es iegūju daudz jaunus draugus un kontaktus un ļoti labi pavadītu laiku. No šī projekta es iegūtu pārliecību, ka arī jaunieši var kaut ko mainīt pilsētā. Paldies visiem, kas piedalījās šajā projektā un tiekamies jau nākamajās aktivitātēs. Šajā pilsētā es un arī es jūtamies kā mājās!